Labvakar, mīļais draugs! Šis ir saulgriežu laiks, Ziemassvētku gaidīšanas laiks, jaunā gada gaidīšanas laiks. Un manā dzīvē un pieredzē un ģimenē tas vienmēr bija saistīts ar dāvanām un laba vēlējumiem. Bērni ļoti cenšas iemācīties dzejolīšus un pušķo eglīti un ļoti gaida, kā Ziemassvētku vecītis vai rūķītis vai vēl kāds labais gariņš atnesīs dāvanas un noliks tās kādā nezināmā vietā, vai zem eglītes, vai iebāzīs zeķē. Savukārt mums pieaugušajiem tas ir tāds prieka un dāvanu dalīšanas laiks, ka mēs apdāvinām viens otru, un tā skaitā mūsu bērnus un mazbērnus, kas ir ļoti iedvesmojoši. Savukārt jaunais gads ir tāda kā pārēja starp veco un apzināti un neapzināti mēs viens otram vēlam laimi un visu to labāko, un pie šīm tādām parastajām pārdomām nonākot šodien, es sapratu, ka manu pagājušo uzrunu, kurā es dalījos ar to, ka, ja Dievs ir ar mani, man nav no kā baidīties. Un es to pats esmu, šo izvēli par labu Dievam, mīlestībai un gaismai es esmu izdarījis. Un tāpēc viss, kas saistās ar Dievu, Dieviņu, ir ienācis manī. Tas ir tāds process, bet tas, kas ir ienācis, ir dievišķa mīlestība, žēlsirdība, augstsirdība, labestība, bezbailība, spēks, pārliecība un vēl citi aspekti. Turpinot šo domu, es sapratu, kas gan mums Latvijā vēl ir īpašs. Protams, ka mēs zinām, ka mums ir sava valsts. Pasaulē ir vairāk par 6000 nāciju un valodu, un mēs esam starp tām 200, kurām ir sava valsts, kas ir liels gods un liels izaicinājums. Taču mums ir vēl kaut kas. Mums ir pati populārākā un Latvijā visvairāk dziedātā dziesma. Un zīmīgi, ka šī dziesma ir Latvijas valsts oficiālā himna. Un šī dziesma tajā pašā laikā ir lūkšana. Un tad es iedomājos, tātad saskaņā ar likteni. Es nerunāju par to, kā pasaulī, kā mēs esam tikuši pie savas valsts un kas ir pielicis roku vai prātu. Es redzu šajā aspektā likteni. Dieva plānu, ka mums, latviešiem, ir uzdāvināts sava valsts. Un šajā valstī mums ir arī uzdāvināta himna, un šī himna ir lūkšana. Un es esmu ieraudzījis, ka šajā lūkšanā ir ietverta instrukcija, padoms, kā mums būs būt šajā valstī. Un atgādināšu tev, mīļais draugs, kas tikpat labi, kā es zinu šo dziesmu, tur ir ļoti maz vārdu, tur ir būtībā pāris teikumu, un šie vārdi ir tādi. Dievs svētīja Latviju, mūsu dārgo tēviju, svētīja Latviju, ak svētīja to, kur Latviju meitas dzied, kur Latviju dēli dzied, laid mums tur laimē diet. Mūsu Latvijā. Tas, ko es vēlos nodot, ka šo lūkšanu, jeb himnu, var interpretēt un lietot arī citādi, nevis tikai tā, kā mēs pasaulī to dziedam. Šajā instrukcijā un himnā ir izdarīta izvēle par mums visiem. Izvēlēties Dievu
mīlestību un gaismu, un vairāk par visu savā valstī un pasaulē vēlēties, lai šajā valstī Latviju meitas dzied, Latviju dēli dzied, un lai mēs visi varam šeit laimēdiet. Un šeit, šajā himnā, jeb lūkšanā, nav teikts nekas par to, ka mums ir kaut kas no kaut kā jāaizsargā, ka mums ir par kaut ko jācīnās, ka mums ir pret kaut ko jācīnās, ka mums ir kāds jāierobežo, ka mums ir jābūt modriem, jo melnais bruņinieks un viņa pakalpiņi lūr un uzglūna no katra stūra. Tur nekas nav par to teikts. Šajā lūkšanā ir ietverta lūkšana, jeb aicinājums mums katram izdarīt izvēli par labu Dievam, par labu mīlestībai, gaismai, žēlsirdībai, labsirdībai, pieņemšanai, piedošanai, kritizēšanas, vērtēšanas, tiesāšanas, uzbrukšanas, aizsargāšanās vietā. Tur ir ietverta instrukcija izvēlēties prieku, skumju, bēdu, sāpju, ciešanu vietā. Tur ir ietverta instrukcija izvēlēties mīlēt mūsu meitenes, sievietes, mazmeitiņas, vecmāmiņas, lai viņas zied, zeļ un plaukst mūsu uzmanības svētītes. Tur ir ietverta instrukcija, lai Latviju dēli dzied, un mēs kopā varam laimēdiet. Protams, es šajā īsajā uzrunā nevaru to pamatot, un arī pamatot šo nav iespējams, bet viss sāks ar izvēli. Un izvēle ir tāda. Es izvēlos Dievu un dievišķo mīlestību, gaismu, žēlsirdību, piedošanu, pieņemšanu, visu pārējo pasaulīgo gribēšanu un mērķu un ideju un ideoloģiju vietā. Es izvēlos uzticēties dievišķajai providencei, plūsmai, svētībai, iekšējai intuīcijas balsī, cīņas par kaut ko konkrētu un pašizdomātu vietā. Tā ir milzīga izvēle. Un tā izvēle ir ātrākais veids, kā nokļūt bezbailībā, priecīgumā, vieglumā, možumā. Un tāpēc es arī dalos ar tevi, mīļais draugs, ar šo domu un novēlu tev, katram un man ikvienam svētīgus Ziemassvētkus, saulgriežus, jaukus vecgadu pavadīšanas brīžus. Un novēlu tev katram un ikvienam, lai tavas ģimenes un dzimtas un darba vietas meitas zied un plaukst. Un lai tavi puiši, dēli, vectētiņi dzied, un lai mēs visi kopā varam laimēdiet. Jo tikai tādā veidā mēs padarīsim jēgpilnu savu zemi, savu tautu, savu valsti, un padarīsim jēgpilnu mūsu nacionālo himnu un lūkšanu, ar kuru Dievs aicina mūs vērsties pie viņa. Lai top, kam jātop.